Vēl viens grafika uzdevums sestais, par kur var iegūt 5 punktus. Dots grafiks funkcijai, dotais attēls. Y ir 2 pakāpē x plus 2 mīnus 2. Nosaka visas tās argumentu x vērtības, kurām dotās funkcijas vērtības ir pozitīvas. Tas ir mums prasa pie kādiem x-iem, mums y ir pozitīvs. Tas ir viss, kas ir x-as. Un šīs te pozitīvums, tā sakot, jāsaka, sākas no pie x ir mīnus 1. Bet, kad x ir mīnus 1, tad y vērtība ir 0. Tāpēc mēs te pierakstīsim neieskaitot mīnus 1. Y lielāks par 0, ja pozitīvs ir tad, ja x pieder no mīnus 1 neieskaitot līdz plus bezgalībai. Pirmā daļa izpildīta. Nosaki dotās funkcijas pieaugumu, ja x pieaug no mīnus 2 līdz 1. Tā, pie mīnus 2 x vērtība mums ir šeit. Mīnus 1. Pie 1. Es vēl kraustītu līniju 6. Un kāds tad ir šis te attālums? Mēs varam nolasīt no grafika. 1 rūtiņa uz negatīvo pusi un 6 rūtiņas uz pozitīvo. 6 plus 1 ir 7 rūtiņas, ja mēs apvelkam 7 vienības. Un šo visu varam pildīt prātā. Tagad mums ir jautāts paskaidrot, kā izmantojot doto grafiku var atrisināt vienādojumu. 2 pakāpē x plus 2, viss mīnus 2 ir vienāds ar 5. Bet vienādojuma sakne nav jānosaka. Paskaidrot, tas nozīmē, ka jāraksta ar vārdiem. Pirmkārt, mēs meklējam krustpunktu. Mūsu dotajai funkcijai y ir 2 pakāpē x plus 2, viss mīnus 2, un taisnē labā puse mums ir taisna, y ir 5. Tas ir mēs grafikā uzējumējam taisni y ir 5. Un tad, kad mēs šo krustpunktu esam atraduši, varbūt pamēģināsim ar citu krāsu kādu. Tad, kad šis krustpunkts ir atrasts, velkam perpendikulu, tūlīt mēs to uzrakstīsim pret x asi un nolasam šo te vērtību. Es ar divās krāsās turpināšu. Velk perpendikulu pret, rakstiet lūdzu pilnā tekstā, asi un nolasa krustpunkta vērtību. Bet, jūs, protams, rakstīsiet ar vienu krāsu un skaidru un salasām pilnā tekstā. Un tagad vēl viens mazs jautājumiņš, vienpunktīgais, dotajā koordinātu plaknē konstruēt funkcijas y ir 2x plus 2 pakāpē mīnus 3 grafiku. Ar ko tad mums viņš atšķirās? Ja mēs tā paskatāmies, sākumā mums bija mīnus 2 un tagad ir mīnus 3. Tas ir mūsu jaunais grafiks, būs vienu vienību zemāk. Nomainīsim atkal krāsu, lai vieglāk redzēt. Tātad šeit būs drusku virs, kur mums ir precīzi punkti. Uzreiz var iztēloties, ka te būs mūsu x ir, y ir mīnus 3 mūsu jaunā. Tā sauktā asimptota līnija, uz ko grafiks tieksies, bet nekrustos. Pie mīnus 2 bija mīnus 1, tagad būs mīnus 2. Pie mīnus 1 bija 0, tagad būs mīnus 1. Pie 2. Pie 0 bija 2, būs 1, un pie 1 bija 6, būs 5. Un tagad šīs te zaļās līnijas es mēģināšu savienot. Zaļos punktus savienošu ar zaļu līniju.
Un kaut kur tur augšā tieksies. Tikai lūdzu vilciet drusciņ slaidāks un taisnāks līnijas. Tātad šis te ir grafiks uzzīmēts vienu vienību zemāk par iepriekšējo grafiku. Bet, protams, ja tas ir grūti izdomāt un grūti saprast, tad šī vietā būtu tas brīdis, kad varētu rēķināt punktu koordinātus un atlikt viņas grafikos. Tā būs varbūt arī kādam vieglāk. Paldies par uzmanību!